Kad iestādē ir noslēdzies darba izpildes plānošanas posms, sākas darba izpilde. Sistēmas sadaļā Nodarbinātā mērķi un uzdevumi redzēsiet divus paziņojumus. Sarakstā tiek attēloti nodarbinātā plānotie un aktuālie mērķi un uzdevumi, kā arī šobrīd nav aktīvu mērķu un uzdevumu plānošanas posmu. Līdz ar to plānotie mērķi un uzdevumi labošanai vairs nav pieejami. Individuālos mērķus ieteicams regulāri pārskatīt, aktualizēt un norādīt to izpildes statusu. Aktualizējot individuālos mērķus, pārskata un precizē to formulējumus un izpildes termiņus atbilstoši reālai situācijai un norāda to izpildes statusus. Pēc vadītāja norādījumiem, atbilstoši tam, kā virzās mērķu izpilde, ik pēc noteikta perioda, nodarbinātājs atzīmē sistēmā mērķa sasniegšanas statusu. Tie var būt neiesākts, kas nozīmē, ka darbība vēl nav uzsākta, iesākts, kas nozīmē, ka darbība ir uzsākta un izpildīta aptuveni par 30%. Daļēji izpildīts, darbība ir uzsākta un tas ir daļēji izpildīts apmēram par 70%. Izpildīts, tas nozīmē, ka mērķis ir izpildīts pilnībā 100% apjomā. Un pārsniegts, kas nozīmē, ka mērķa izpilde pārsniedz 100% apjomu. Mērķi un uzdevumu sarakstā tiek attēloti visi mērķi un uzdevumi, gan aktuālie, gan novērtētie un arī neaktuālie. Saraksta augšējā daļā pieejama izvērstā meklēšana. Noklikšķinot uz pogas, parādīsies filtrs. Kad izvēlēsieties meklēšanas kritērijus, nospiežot uz pogas atlasīt, parādīsies visi rezultāti.